es esmu Ingūna Petersone, dzīvoju Dānijā, un šobrīd šo projektu, kuru es nosaucu kā brīva izvēle, es vadu pārstāvot uzņēmumu, kas ir vācu uzņēmums, LR, ja, un tātad šis uzņēmums pārstāv veselības un skaistuma kopšanas nozari. Mana pieredze ir ļoti liela, bet es esmu sev nosolījusies, ka pagātnē es nerakājos, es eju tikai nākotnē. Tā kā pēc būtības droši vien nav nozīmes ne manai izglītībai, ne visam tam, kas ar mani kādreiz ir noticis. Tā ir tikai ļoti laba skola. Un šobrīd es esmu tikai izaugsmē, protams, tāpat kā arī jūs, prom no Latvijas, bet mums ir 2 cilvēki no Latvijas, tā ir Elita un Sanita atkal, un mums ir jāstrādā arī uz Latviju, jo, manuprāt, kad šī valsts ir viss vajadzīgākā mums, un mēs tikai šādā ceļā varam viņiem palīdzēt. Un ko tad šajā sakarā, šajā vakarā es gribu jums stāstīt? Kāpēc šim projektam tas nosaukums ir radies brīva izvēle? Tieši tāpēc, ka katram cilvēkam ir tiesības brīvi izvēlēties gan tajā vietā, kur viņš strādā, gan arī to, kur viņš iepērkās, gan arī to, kāda ir viņa pārliecība un kā viņš redz šo pasauli. Katrs pats sev uzdod jautājumu, vai viņš ir tajā ceļā, ka viņš var kaut ko mainīt visas pasaules labā, ne tikai kaut kādas noteiktas vietas labā. Vienalga, vai tā būtu Latvija, Dānija, vai Norvēģija, vai Vācija. Šobrīd mēs esam nonākuši uz tāda ceļa, kad mums ir jāskatās globāli. Un, manuprāt, kad arī tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, jau redz to, cik Eiropa ir daudzkrāsaina, ar dažādām tautībām. Varbūt es to jūtu visvairāk, jo es eju valodas skolā. Mana valsts nodrošina ļoti daudz sociālās garantijas, tā skaitā arī valodu bez maksas. Un sākumā man bija diezgan grūti pieņemt dažādu krāsu cilvēkus un dažādu valodu runājošos, bet šobrīd mēs esam no dažādām valstīm. Un tad es saprotu, ka tas ir tikai un vienīgi darbs pašai ar sevi, lai es pieņemtu jebkuru, vai tā ir Ķīna, vai tā ir Portugāle, vai tā ir Spānija. Jā, mums ir ļoti plaši pārstāvēts šis studentu loks, Indija un tam līdzīgi, un tad var redzēt, jā, kādi tad visi šie cilvēki ir. Un vēl jau vairāk mēs aizvien dzirdam par to, kad eiro ir ļoti, ļoti vājš, kad valstu ekonomikas šūpojās, kad visur valda bezdarbs, nav svarīgi, vai tā ir Latvija, vai tā ir Eiropa. Un tieši tāpēc es gribu atklāt šo te cēloni, jo ja jūs zinat cēloni, tad jūs zinat arī tās sekas, kā viņas var novērst, un varbūt arī, kad jūs uzrunājat cilvēkus tieši šim projektam, un kāpēc es gribu, lai mēs aizvien vairāk uzrunātu cilvēkus tos, kuri dzird, jo mūsu pamat mērķis būs tikai un vienīgi sniegt izglītību atbilstošu, jo, ja cilvēkam nav šīs izglītības, tad viņš vienkārši nezin, kā rīkoties, jo visā pasaulē cilvēki tiek iebaidīti. Un šobrīd patiešām ir pienācis tas pēdējais brīdis, kad mums ir jārīkojās. Jārīkojās tieši tāpēc, kad zinātnieki saka, kad mēs kā tauta vai kā cilvēce varam pastāvēt apmēram 10 gadus, jo mēs šobrīd esam patērētāju sabiedrība un mēs patērējam pēdējos resursus, kas ir pieejami, es domāju, ar dabas resursiem. Un tāpat mēs patērējam arī šos te cilvēcīgos resursus.
arī mūsu attiecības nav varbūt tādas, kādas viņas pašā pirmsākumā bija ielicis mūsu radītājs, kādam tad tam cilvēkam ir jāizskatās. Un šobrīd mums vairs nav neviena brīža laika gaidīt. Mums ir tad katru cilvēku, ko jūs uzrunājat, jūs viņu uzrunājat patiesi un no sirds, un sakiet, ka šī informācija ir ļoti svarīga. Un šī informācija patiešām ir jāuztver ļoti nopietni, jo šī informācija var pasargāt vienu daļu sabiedrības no tām kļūdām, kuras jau augstākā vara vai katras valsts valdība ir paredzējusi un ieplānojusi, un cilvēki tajā ir tikai kā tādi mazi graudiņi. Un, lai jūs saprastu, kur tad ir tā visa būtība, kur ir tas cēlonis, tad es jums pastāstīšu pasaku. Un tā patiešām ir kā pasaka, ja tajā laikā, kad es strādāju kā ekonomikas pasniedzējs, man būtu bijusi šī te pasaka, man būtu daudz vieglāk bērniem skaidrot, kas ir nauda. Un tieši meklējot informāciju par skolām, kuras es vadīju iepriekš par veselību, es uzdūros uz šīs informācijas, un tad es sapratu, ka šī skola mums šodien ir jāvada šādā veidā, un jāatklāj tās saknes, un tas, kāpēc tad mēs esam visi šeit kopā. Nu, lūk, un pirmsākumos cilvēki bija ļoti laimīgi. Viņos nebija šīs te negatīvās emocijas kā skaudība, viņi viens otru neaprunāja, viņi dzīvoja gandrīz kā paradīzē, bet mēs jau uz šīs pasaules nenākam, tāpēc, lai mēs dzīvot šeit kā paradīzē, mums ir jāiet cauri dzīves skolai. Un tā dzīves skola pamazām pa gadsimtiem ir veidojusies. Un šeit, lūk, ir šajā pasakā tā atbilde, kāpēc visur trūks naudas. Gan Dānijā, gan Norvēģijā, gan Vācijā, gan jebkurā pasaules valstī. Vai tā ir Eiropas Savienība vai ne Eiropas Savienība. Un šis ir tas neatklātais banku un finansu sistēmu noslēpums. Un šajā finansu sistēmu noslēpumā daudzi tika pievilti, bet patiesība ir ļoti vienkārša, un patiesība ir šajā pasakā. Un aiz šīs pasakas un aiz šīs vēstures ir jāsaka daudzu cilvēku tā kā likteņi. Bet, ja mēs zinām šo pasaku, tad mēs redzēsim, kas tad tas ir un kāpēc tas tā notiek. Un lūk, tātad šis te rotkalis, kuru sauca par Fabiānu, kā jau pēc cilvēka būtības, viņš bija diezgan slings. Un viņš saprata, ka kalt rotas viņam nemaz vairs nav interesanti. Viņā ierunājās šī godkāre būt pārākam, pierādīt sevi kaut kādā veidā kā varošu. Un nekas jau nenotiek tāpat vien. Vieni cilvēki ir dzirdīgāki, citi netik dzirdīgi. Un lūk, Fabiāns tātad vienā dienā devās uz tirgus laukumu un pastāstīja cilvēkiem savu plānu vai savu ideju. Bet šeit es kaut nedaudz gribu atgriezties pie tās vēstures, kur jūs jau zinat, kad tirgus laukums bija tā vieta, kad agrāk cilvēki mija vienkārši savu saražoto preci ar otra cilvēka preci. Viens ražoja zābakus, viens ražoja šos podus, un tā viņi satikās tirgus laukumā, dalījās ar emocijām, un visi bija ļoti laimīgi. Bet tur, kur ir daudz cilvēku, tur tā laime arī nemaz tik ilgi nevalda. Un, protams, Fabiānam šī iespēja radās tikai tāpēc, kad viņš ieklausījās, ka cilvēki sāk ķildoties, un viņi sāk ķildoties savā starpā par to, vai viņa pods ir tik vērtīgs, kā, lūk, varbūt aita, vai rati, vai vēl kaut kas cits. Un tajā laikā valdība nebija no 100 partijām, bet bija viena valdība,
un šī valdība pieņēma lēmumus tikai cilvēkiem pa labu, un nevienu, kā teikt, neapspieda. Nu, tie bija paši pirmsākumi. Un lūk, Fabiāns nāca ar savu ideju, kad šādā veidā viņš strādājot ar zeltu, ir sapratis, kad zelts būtu ļoti brīnišķīga lieta, no kura varētu izkalt monētas, un cilvēki varētu noteikt savai precei vērtību. Un, protams, apspriežot šo informāciju, cilvēki piekrita, viņiem tas likās ļoti intriģējoši, un tā viss sākās. Un šis stāsts, nedaudz paturpinot, varbūt tieši to sakni, tātad stāvēja rindas pie Fabiāna kaltuves, Fabiāns kala naudu, un katram bija nolēmis izdalīt vienlīdzīgi. Bet atkal cilvēki sāka ķildoties un teikt, ka kādam vajag sveces vairāk, un kāda šī prece ir vairāk pieprasīta, un tā. Un tad, lūk, Fabiāns izdomāja šādu plānu, kad cilvēkiem būs iespēja aizņemties naudu tik, cik viņi grib. Bet tātad jau tajā laikā radās šī te iezīme, iedzīvoties uz cita cilvēka rēķina, sāka veidoties šis cilvēka egoisms. Un Fabiāns teica, tā kā es kaļu naudu, tad man ir tiesības saņemt arī procentus. Un cilvēki piekrita, jā, patiešām tev ir tiesības saņemt. Nu, lūk, un Fabiāns noteica, kad procentos viņš ņems 5%, un cilvēki teica, jā, tas nav daudz, un tālūk radās šīta nauda. Protams, naudu, šādu zelta monētu, diezgan grūti bija pārnēsāt, smaga, daudz vietas aizņēma, un tad radās čeki vai kvītis. Tas vienkārši, es šo stāstu visu neiešu cauri, jo jūs jau tālāk zinat, bet tā pati būtība, kāpēc visur pasaulē no šī brīža sāka trūkt naudas, ka Fabiāns noteica šos 5% kā peļņu un izdalīja cilvēkiem tikai tātad esošo izkalto naudu, bet šo 5% vispār reāli dzīvē nemaz nebija. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad pēc gada cilvēkiem bija jāatgriež šī te nauda, ko viņi no Fabiāna bija aizņēmušies, tad pirmie cilvēki saprata, ka viņi palika parādā. Un neviens nesaprata, kur ir tā sakne. Visiem patika šī sistēma, tikai vienīgi Fabiāns zināja, kad viens cilvēks vienmēr paliks parādā, jo tāpēc, ka trūks šo 5%. Un tā vēsture attīstījās, tika rakstītas šīs kvītis, tad ziniet, kā tas ir, tur, kur ir, tur apetīte rodās, un arī Fabiānam radās aizvien vairāk un vairāk ideju. Un kā rezultātā es gribu teikt, kad visas tās problēmas vai ķibeles, kad man ļoti bieži cilvēki saka, jā, Latvijā nav naudas, viņas jau nav nekur Eiropā arī vairs. Faktiski šī te Fabiāna meli vai tie viņa 5% no tirgus ekonomikas laikiem ir nākuši mums līdzi līdz šodienai, un neviens neuzdod jautājumu par to, ka viņš faktiski bankā aizņemās nēsošu naudu, kad bankas vēl joprojām, tātad, jo Fabiāns tur izveidoja šo te savu interešu apvienību, un tam līdzīgi šī ir ļoti interesanta pasaka un multfilma, kuru ir vērts noskatīties, bet tieši tāpēc es gribu teikt, ka šī naudas nopietnība ir ļoti nopietna, un patreiz visas valstis ir naudas grūtību priekšvakarā. Kā pastāvēs, vai vispār varēs izdzīvot, par to vēl būs jautājums, jo cilvēki paliek noguruši, citi paliek gudrāki, un mēs pārējam tā kā pavisam uz citu ekonomiku, jo redziet, tā tad nauda bija tā, kas ienesa cilvēkā negatīvismu, kas ienesa cilvēkā skopumu, kas ienesa cilvēkā ļaunumu. Un mēs stāvam ļoti nopietnu pasākumu priekšā, un šobrīd mums ir vienam otru jāiemīl.